Nu, otrā vai trešā sērija sākās. Kā jau teicu, tagad pa elektronisko vadību. Nu, kas pārsvarā mums noklājās šis potenciometrs, kas te zilā krāsā, viņš jau izpreparēts, izņemts ārā, tikai atstāt izvadi. Ņemot vērā, ka šitas nomērīgs būs tikai septembra beigās, potenciometrs dārgi. Es ieliku 10 kilo. Arī ļoti labu, bet, nu, pagaidu variants. Cilvēkam vienkārši pabrīdināja, ka atnāks tas, tad arī būs. Lūk. Lūk uz priekšu. Šitas bija tas bloks, kas slēdzās ārā gala stāvoklī. 0 un atpakaļ gaita. Tā kā Amerika nav jāatklāj. Parastais, bet ļoti labs potenciometrs, ja? Arī kalpo kā aizvietotājs šim sudrabam. Protams, es nezinu, cik viņš ilgi nokalpos. Gādu, pusgādu vai cik, bet nu viņa vajag, lai tas cilvēks ar pašu intensīvāko copas laiku nobraukt pa ezeru. Tā kā viss iet, viss. Tas ir bloks, kas jau bija norakstīts. Ko neviens negribēja remontēt, mainīt. Kā es jums teicu, visi šie bloki ir praktiski mūžīgi. Lūk, šī tā vainīt. Vārgākā vieta. Nu, tādu es vienkārši iekombinēšu tur iekšā. Mēnesis cilvēks nobrauks. Pēc tam atnāks tas, kad ir sudraba dārgais. Es viņu nomainīšu vienkārši. Nu, šitā vietā ielikšu to. Lūk, nu pagaidām kas ir? Tikai uzmanīgi, kad tā ripa, kas paliek te pār, tā obligāti jāņem ārā. Nu, kas, nu vienkārši ļoti uzmanīgi jādara. Es to visu frēzīt izņēmu ārā. Viss strādā. Tad likšu kopā. Un pēc tam jau parādīšu, kā viņš jau iet. Nu, labi, bet cilvēkam tas izmaksās kā 20 eiro, nu 25. Viss. Tad viņš iet kā velsi. Pagaidām viss. Laikam paldies.